Man uzdeva jautājumu, vai ministrs drīkst apmeklēt reivu. Un es domāju, ka dejot pie mūzikas, kas tev patīk, nav nekas slikts. Agnese Lāce ir kultūras ministre un partijas progresīvie līdzpriekšsēdētāji. Viņa iegūsa maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī Eiropas vienoto maģistra grādu socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās. Pēc maģistra grāda iegūšanas viņa strādājusi Domnīcā Providus, Sabiedrības integrācijas fondā, kā arī starptautiskās organizācijās un koordinējusi bēgļu no Ukrainas uzņemšanu Latvijā. Agnese pārvalda 7 valodas – latviešu, angļu, krievu, holandiešu, turku, vācu un spāņu. Viss pareizi, Agnes? Viss pareizi. Bet varbūt ir, sākot šo interviju, tā pavisam godīgi pasaka, varbūt ir kaut kādi jautājumi, ko tu vēlēsi, lai es tev neuzdodu? Es vēlos, lai tu man neatprastu citāts no latviešu literatūras klasikas. Nu labi, bet ja es kaut kādu citātu pateiktu, varētu pateikt, kurš vai kura to ir teicis? Nu, tad jau provēsim droši vien. Es esmu gatava atklātai sarunai. Jā? Jā. Nu labi. Aiziet. Es atzīšu, kultūras ministrijā esmu bijis tikai 2 reizes, bet citām ministrijām esmu vairāk kārt bijis ekskursijās un arī dažādos darbos, kas man vienmēr ir baigi dīvaini šķiet, ka nākot pie kāda no ministriem, vienmēr tādīs gaitiņos ir tās bildes, tādi in memoriam. Savukārt Rīgas domē ir tādi portreti, kur gan mākslinieks zīmēt, gan fotogrāfijas. Tev nav tā bišķi šķelmīgi, ka arī kādreiz tava bilde tur tāda melnbalta vai varbūt nedaudz krāsaina karāsies? Nu, varbūt, bet uz to tad skatīsies kāds cits. Okay. Bet tu esi iegaumējis visas tās bildes, kas tur ir? Bildes. Vārdus, uzvārdus. Vai es zinu, kas ir iepriekšējā kultūras ministrijā? Jā, es to nepārbaudīšu. Bet man ir fotogrāfiskā atmiņa. Tas, kā es varu arī iemācīties valodas un kāpēc es varēju labi sagatavoties uz eksāmeniem. Man vajag redzēt, un tad es atceros. Bet tu esi, ko tur slēpt, tāds gados jauns cilvēks, bet tu atceries tos pirmos kultūras ministrus pēc 1990. Gada, arī tad, kad tu biji bērns un jaunieti, kā viņus spēja identificēt? Nē, pirmā kultūras ministrs, kas ir manā tādā stabilā atmiņā, kuras darbiem es arī sekoju līdz, bija Helēna Demakova, bet vakardien man bija tas gods apsveikt jubilejā pirmo kultūras ministru Raimondu Paulu. Un pēc tam man ir bijusi iespēja arī kopā strādāt gan ar Jāni Dripi, gan satikt Ojāru Spārīti, kas pēc tam arī bija kultūras ministrs viņu šodienas kapacitātē. Un tad tas mans iespējas par viņiem ir šodienas acīm, bet, teiksim, 90. gados, Rihards Pīks, protams, bija spilgta personība. Kārina Petersona vienmēr prieks satikt, un arī es teiktu, ka katram, kurš ir bijis tajā mājā, tajā kabinetā ar tiem pienākumiem, neskatoties uz viņu politisko piederību, ir patīkami satikt un uzzināt par viņu laiku tur. Un vakardien maestro man teica, ka viņam ir tikai viens padoms. Nekad nevienam neticēt. Nu labi. Tu ņems vērā to padomu? Es teicu, ka es vienmēr tāpat pieeju ar kritisku skatu informācijai, kas nāk manā virzienā. Tā kā varbūt tas ir nedaudz maigāk nekā tas, bet, protams, esot politiķim, tev ir jābūt uzmanīgam ar to, ko tev mēģina kāds iestāstīt. Droši vien tā. Gatavojoties intervijai, mēs ik pa laikam paaicinām arī auditoriju iesūtīt kaut kāds jautājums. Ko tur liekas, arī, ka tie netieši uzrunāja kaut kāds cilvēks. Es uzdošu no sākuma jautājumu, pēc tam tas nebūs eksāmeni, bet tev paprasīšu vienkārši, kā tev šķiet, kas to jautājumu uzdev. Tas ir sabiedrībā zināms cilvēks. Un te viens cilvēks aicināja prasīt tev šādu jautājumu. Tādu kultūras jēgu. Sakiet, ministre, vai jūs kultūru redzat kā rotu valstī vai kā tās pamatu? Viņš kā turpina, jo rotas var noņemt, bet ja pamatus sēda pelējums, māja iebrūk. Tur jau rekur arī atbildi ir. Es domāju, ka kultūra ir pamats. Kultūra ir tas, kas liek mums izvēlēties, kā mēs
sevi parādam, kā mēs sevi iztēlojamies, kā mēs sevi redzam. Un, lai tā stabili un skaidri to darītu, tad pamati ir vissvarīgākie. Un kultūra jau ir gan mūsu atmiņas, gan latviešu valoda, gan tradīcijas, bet arī mūsdienu kultūras vide un tas, kā mēs pielāgojamies jaunajam un stiprinam tos pamatus. Tas nav kas tāds, ko tu vienreiz tikai uzbūvēji. Tu turpini to stiprināt, būvēt, pielikt klāt to, kas šobrīd ir svarīgs un aktuāls. Vienlaikus neaizmirstot par to, kas tad ir tas pats kodols. Un kā tev šķiet, kas to jautājumu uzdeva? Pamatu un rotu. Nezinu. Pieņemsim. Sakiet, ministre. Sabiedrībā zināms cilvēks iepriekš bija ministrs. Par pamatiem un rotām. Vīrietis. Kaspars Briškens. Nu, lūk, zin kā bija. Es šito nedrīkst klausīties progresīvi cilvēki, kas ir jaunības gados. Man palīdzēja kolēģis iepludināt mākslīgajā intelektā ChatGPT sarakstis Raina viņa vēstules. Un tad, kad viņš iepazinās nedaudz un arī nedaudz satura par tevīm, un paša Raina rakstītās vēstules, mēs palūdzām kādu jautājumu. Viens no pirmajiem Latvijas tādā laikā izglītības ministriem. Rainis uzdotu esošai kultūras ministrei. Man liekas, tāds diezgan rainisks jautājums sanāca. Ļoti skaisti. Bet no tiem esošajiem kultūras ministriem noslēdzot šo jautājumu, kur ir tāds spilgtākais, kas tāda autoritāte? Jo katram no viņiem ir kaut kādi punkti, ko mēs kā sabiedrība atceramies. Tu minēji Paulu, Helēnu Demakovu. Kur ir tāpat varētu būt Helēna Demakova? Tu pieminēji viņu, kas tev ir, no kādu gribētu pamācīties. Tu taču esi kādam ministram iepriekšējai uzvanījis un paprasījis kādu padomu, piemēram. Es teiktu, ka Helēna Demakova noteikti ir paraugs gan tajā, cik pati viņa pārzināja un iedegās par kultūras nozari, cik viņai bija skaidra vīzija gan par to, kam jānotiek šeit Latvijā, gan starptautiski. Un, protams, arī spējai šīs idejas, par šīm idejām pārliecināt arī finanšu ministru, piemēram. Tā kā tas noteikti ir tāds talants un redzējums, no kura var iedvesmoties. Bet, kā jau es teicu, ar katru no ministriem satiekoties, ir interesanti uzzināt, ko viņi redz kā to lietu, kas viņu laikā bija svarīgā lieta un svarīgā tēma. Un mēs droši vien, atskatoties atpakaļ, varbūt neiedomātos par tām pašām lietām. Man, piemēram, arī šķiet ļoti svarīgi Sarmītas Ēlertes laikā stiprinātā mediju politika un integrācijas pamatnostādnes. Jā. Un es domāju, ka katram no ministriem mēs varētu teikt, šī bija tā lielā lieta, ko izdarīt. Un varbūt tagad apzinoties, cik sarežģīts šis darbs ir un cik šī nozare ir daudzveidīga, es varu vēl labāk novērtēt tos lielos pakāpienus, ko viņi ir ielikuši pirms manis, lai uz kā ir arī būvēta kultūra politika šodien. Agnes, kaut kādā ieskatoties tavā kalendārā slepus, es vienmēr esmu sapratis, ka tev ir salīdzinoši tāds interesants laiks vienmēr sestdienas, svētdienas. Jo mums esam pieraduši, ka sestdienas, svētdienas ministri, protams, arī daudz ir tāds gatavi celt telefons un kaut kādas risinājumus risināt, bet tev sestdienas, svētdienas vienmēr ir saplānots, protams, ar kultūras pasākumu apmeklējumu. Tāds obligātais teātris izrādes, koncerti, izrāžu atklāšanas un tā tālāk. Bieži vien tas viss notiek tieši brīvdienās. Bet, Klau, es skatoties tavu kalendāru, neredzēju vispār, ka tu dodies uz Jauno Rīgas teātri. Tā varētu būt? Tā nav taisnība. Kādu pēdējo izrādi jūs skatījusies? Pēdējā izrāde, ko es skatījos, bija Docentes.
kas ir šīs sezonas viena no pirmizrādēm, kurā spēlē galveno lomu Guna Zariņa. Es dodos uz Jauno Rīgas teātri. Un vairākas no izrādēm tiešām ir bijušas arī ļoti spilgtas un patīkamas pieredzes. Protams, es neskatos tavu kalendāru un viss kārtībā. Jā, varbūt, ja tu būtu ārštata padomnieks arī kultūras ministrē, ne tikai satiksmes un aizsardzības ministrē. Ārštata padomnieki atgādināšu nesaņem atalgojumus. Nesaņem atalgojumus, bet var vieglāk redzēt arī kalendāru, lai nav slēpts. Bet Instagramā tavos storijos vienkārši var saprast, kur tu biji pirms stundas. Tas ir salīdzinoši nedroši, starp citu. Drošības eksperti saka, ka nekad nelieciet uzreiz bildes, jo iespējams tajā brīdī jums dzīvokli apzaks. Zinās, ka jūs neesat mājās, bet tur labi, tu liec. Es domāju, tas būtu... Komunikācijas eksperts savādāk būtu dusmīgi nelikt. Jā, bet es domāju, mēs arī visi saprotam, ka es pati visus lieku tos ierakstus. Labi, bet Klau, tomēr bija Jaunā Rīgas teātra vadītājiem šobrīd, jo politiķiem viņam bija tāds uzsaukums, aicinājums progresīvajiem, ka viņi nelabprāti gaidītu uz viņu izrādi. Nevis tieši kultūras ministrē, bet viņš teica, ka viņš nevēlētos, ka progresīvi nāktu uz viņu teātra izrādēm. Viņš droši vien pat nenojauš, cik daudz progresīvo īstenībā iet uz teātra izrādēm JRT. Ja var dabūt biļetes. Ja var dabūt biļetes, un turklāt progresīvie ir tagad kā nodibinājušies kādu laiku, JRT strādā drusciņi ilgāk. Tur ir droši vien daudz cilvēki gājuši uz izrādēm un priecājušies un atceras tos kā savus spilgtus piedzīvojumus, bet tas tomēr ir diezgan savādi, vai ne? Kad saka, kurš drīkst un kurš nedrīkst nākt, pieredzēt kultūras notikumus. Viņš ir ieraudzījis tevi zālē, sapratis, kur režīms sēž un mēģinājis aprunāties. Nedodies teikt, izēj ārā. Nē. Un tā jau droši vien arī ir tā atšķirība starp sociālo tīklu komunikāciju un to, kāda ir komunikācija klātienē. Tās pāris sarunas, kas man ir bijušas ar Alvi Hermani, ir bijušas profesionālas un gan patīkamas. Un ne par ideoloģijām. Ne par ideoloģijām. Varbūt kādreiz būtu interesanti īstenībā aprunāties arī par ideoloģijām. Es apcītu vairākus Jaunā Rīgas teātra aktierus. Kad iespējams arī tu pamanīji, bet es noteikti pamanīju vismaz 3 rudens notikumos, kas bija saistīti ar Stambulas denoncēšanu. Gan pie Saeimas, es toreiz redzēju arī pirmajā pasākumā, kas bija. Un arī tas ir saprotams, ka mēs neesam tādā režīmā, nedzīvojam, ka nevarētu Jaunā Rīgas teātra aktieri, darbinieki doties uz tādiem pasākumiem, bet man vienmēr liekas tā patīkami ieraudzīt. Jaunais Rīgas teātris ir cilvēku kopums. Protams. Un kā katrs cilvēku kopums, katram ir savas domas, un tas ir labi. Mēs dzīvojam valstī, kur katrs drīkst domāt savas domas. Jā, bet par domām un par režīmiem tu nesen biji Gorā Reizeknē, tikies ar Reizeknes mēru. Un tas, klausoties tās vairākās diskusijas, man vairāk šķita, ka Reizeknes mērs sūkstējās par to saturu, kad Goras nepiedāvā to saturu, kas interesētu reizekniešiem. Kas interesētu viņu vēlētājiem. Tādās neformālākās aiz slēgtām durvīm, vai nezinu, gaitenī kādā. Viņš teica, ko viņš vēlētos uz tās Goras skatuves vairāk redzēt? Tajā sarunā, kas mums bija, un tā bija diezgan šarpa saruna. Tur bija mēdī arī klāt. Jā, bija mēdī klāt, bet tomēr tā sarunas gaita bija tāda, kur man, es teiktu, diezgan īstas emocijas parādījās par to, ko es dzirdēju. Un tur es teiktu, ka viņš vēlas to, ko viņš saprot. Jo tie notikumi, par kuriem izskanēja kritika, bija tādi, kur man bija izjūta, ka viņš nesaprot pat to notikumu formu, jēgu. Tur bija viena solo izrāde, tur bija, piemēram, baroka opera un tādi notikumi, kur es nezinu, vai viņš pats, droši vien, acīm redzot, viņš pats to neapmeklēja, jo tā tad viņš nevarēja zināt, kas tas bija par notikumu un kas bija uzstādījums un jēga un mērķis. Un manuprāt, ka viena no
kultūras institūciju lielākām lomām ir īstenībā izglītot sabiedrību un arī mudināt kādam pamēģināt ko jaunu. Un varbūt, ka šīs sarunas arī pamudinās Rēzeknes domas priekšsēdētāju izprovēt kādu jaunu notikumu Latgales vēstniecībā Gors vai jebkur citur Latvijā un Eiropā, jo tas noteikti paplašina ikvienu cilvēku redzesloku, arī pieredzēt ko tādu, ko tu iepriekš neesi pieredzējis. Un pat ja nepatīk, tas nekas, bet tu būsi pamēģinājis un sapratis, un tikai tā tu vari noformulēt, kas ir tas, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Ja tu turpini iepazīt kultūru tikai, kuru tu saproti, tad droši vien tā izaugsme tik daudz nenotiek. Jā, tas ir garlaicīgi. Jā. Kultūra jau domāt, lai mūs bagātinātu. Tev ir bijis tāds kultūras notikums, kur tu aizēji un domā, es nezinu, vai šis ir priekš manis, bet man prieks, ka es pamēģināju. Man ir tā paveicies, dažos gadījumos nepaveicies dzīvot kopā ar dzīvesbiedri, sievu no kultūras nozares un tik daudz dažādiem dzējas lasījumu pasākumiem, kā ar viņu kopā. Droši vien, ka nekad nebūtu dzīvē gājis, piemēram. Jā. Un pat izbraucot nedaudz ārpus Latvijas, tepat Eiropā, kaut kur tūmā, Memoriālā muzeja apmeklējumi dažādiem cilvēkiem, kurus iepriekš nepazinu atzīšu. Ja tu aizbrauc uz kaut kādu, piemēram, Islandē. Jāiet pie, tas ir beigās ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Jā, pat ja tev liekas dažreiz garlaicīgi, tas ir interesanti, tāda barība smadzenēm un forši. Tu arī vari padomāt par to, kā tu nedarītu. Bet tur ir tāda atšķirība man galvā, kultūra un izklaide. Izklaide gan es vēlos tādā komforta zonā, ko, piemēram, nezinu, man ļoti nepārāk simpatizēt ar kaut kādu smagās mūzikas pasākumu. Es droši vien aizbrauktu uz smagās mūzikas festivālu 3 diennaktis, visticamāk, man tās būtu mocības. Tad tā ir vairāk tāda izklaides forma. Un īstenībā varbūt, ka Gorā gadījumā tas arī bija viens no izaicinājumiem, ka cilvēki redz kultūras institūcijas kā izklaides vietas. Bet tas nav tas, ko dara profesionālas kultūras institūcijas. Bet mēs varam dusmoties uz Bartaševiču, Rēzeknes mēru, bet arī pašā laikā viņš ir tāda paškritika. Šobrīd tev runāja tikai nevis kā ministri, bet ar politiķu un pirmkārt arī partijas vadītāju, līdzvadītāju, progresīvu līdzvadītāju tu esi. Un tas tomēr parāda, ka šīs nozīmīgajās pilsētās, kāda tā ir Daugavpils, Rēzekne, mums nav bijis pietiekoši pūliņi kā politiskajai partijai, lai šīs varas tomēr mainītu normālā vēlēšana procesā, ka mums nav spēcīgas komandas valstiskajām partijām, spēcīgs piedāvājums iespējams vēlētājiem, reizekniešiem, daugavpiliešiem. Galu galā šobrīd politiskās partijas tomēr tiek finansētas arī no valsts budžeta. Mums nav jābūt nedaudz tā kritiskāk domājušiem, arī paskatoties pašiem uz sevi, nevis vienkārši dusmoties uz Rēzeknes mēru, bet padomāt, ka arī mēs šajās vēlēšanās progresīvie, piemēram, diemžēl šitik mums pietrūk, lai iegūtu to vienu mandātu, bet viens mandāts arī negarantētu visticamāk uzvaru. Jā, tas gan varbūt nedaudz pamainītu to kopējo mandātu sadalījumu, bet es piekrītu. Protams, ka gan mums, kā progresīvajiem, ir jāspēj radīt tāds piedāvājums ikvienā Latvijas reģionā, kas runā par to, kā cilvēkiem tur būtu labāk dzīvot un ko mēs esam gatavi darīt, lai tas notiktu. Un otra lieta, kas ir jābūt ko mums ir jābūt gataviem darīt, un ne tikai mums, bet arī citiem, ir sadarboties. Jo citreiz tieši tā var uzrunāt vairāk partiju. Un es domāju, ka Rēzeknes gadījumā tieši tas, ka nebija šis kopsaraksts ar vēl kādu partiju, tomēr šajā reizē nospēlēja par sliktu. Klausies, bet man dažreiz uzdzen tiešām dusmas, ka politiskās partijas izvēlās tos vieglākos ceļus. Viņas skatās, dodās pie tiem vēlētājiem, kur viņi tiek vairāk gaidīti. Protams, mēs katrs no tā, mums daudz patīkamāk uzturēties līdzīgi kā kultūras pasākumos, kurus mēs saprotam arī tās politiskajās vidēs, vairāk pie atbalstītājiem, nevis pie oponentiem. Es esmu bijis vairāk pašvaldībā, aktīvajā politikā bijis. Tur tad aiziet līdz tādām muļķībām, ka es dzirdu, daži politiķi atļaujas izteikties pat tādas saimnieciskas lietas. Tur nav jēgas asfaltēt tanī un tanī apkaimē ielas, jo tur jau nav mūsu vēlētājs.
mums jādara tur pasākumi tādā apkaimē, jo tur ir mūsu vēlētājs un tā tālāk. Nu, manuprāt, būtu jānotiek tieši otrādi. Tev jācenšas uzrunāt, par politiku. Es tomēr esmu varbūt naivs, bet tas ir tāds misijas darbs. Un tev tomēr ir jācīnās un jācenšas kaut ko mainīt, nevis vienkārši plūst. Un tā ir tāda plūšana. Tāpēc, kad es strādāju vēl kā pētniece, un man viens no maniem darba pienākumiem bija arī iet un stāstīt par pētījumu rezultātiem un rosināt varbūt kādas politikas rekomendācijas, pastāstīt, kas ir tas, ko mēs varam darīt. Es vienmēr runāju ar visiem politiskiem spēkiem. Tad man tēma bija migrācijas un integrācijas jautājumi. Tad mēs varam apmēram iedomāties, ka ne visas politikas rekomendācijas, kas bija iekļautas tur, saskanēja ar piemēram, Nacionālo apvienību vai ar ZZS deputātiem, arī dažos jautājumos jaunās vienotības deputātiem, kas ir iepriekšējos sasaukumos, kas tika ierosināti. Un tā cieņpilnā sarunāšanās ir iespējama ar ikvienu. Īpaši, ja tu apzinies, kas ir pamatojums tam, ko tu piedāvā, ja tev ir loģiski argumenti, ja tev ir dati, ja tu vari paskaidrot, kā tas varētu ietekmēt vienā vai otrā virzienā, atbildēt uz pretjautājumiem. Un nekas jau tur tāds ārkārtējs šajā nav sarunāties arī ar tiem, kas varbūt nav līdzīgi vienmēr domājoši. Bet tā nereti var atrast arī jautājumus, par kuriem ir iespējams vienoties. Jā. Un ja tu izvairies no tādas konfrontācijas, tad tu izvairies arī no iespējamiem kopīgo risinājumu, no kopīga risinājuma atrašanas. Tā ir. Aiziesim uz vienu rubriku, kura daudziem ļoti patīk, bet citiem saka, lai beidz baumot, ja rubriku pilsētā runā. Man ir daži jautājumi par tevi. Ko par tevi runā pilsētā? Man kaut kā sanāca ieskatīties vairāk par tevi, kad tu biji vēl jaunāk nekā tagad. Piemēram, laikā, kad tu studēji Stambulā, Turcijā. Jā. Esmu dzirdējis, pilsētā Rīgā runā, ka tu esi bijusi ārprātīgi aktīva dažādu reivu pasākumu apmeklētāja. Jā. Bet tā tiešām ir taisnība, ka tev pat studijas vienā brīdī bija tā, ka negluži palika otrajā plānā, bet uz dažiem pasākumiem, no reivu pasākumiem gāja par taisno studijām. Es negāju no reivu pasākumiem, bet taisno studijām. Tiešām negāju. Bet es esmu pavadījusi kādu laiku ar diezgan ierobežotu miega apjomu. Bet es biju jaunāka, un tad varēju paspēt gan, tad mans grafiks bija no rīta turku valodas nodarbības, tad darbs universitātē vai no studijām vai pētniecības institūtam, vakarā palīte, un tad no rīta sākam no gala. Reivu pasākumu vispār sākās tikai 11. vakarā, man šķiet, ne? Jā, Stambula ir pilsēta vispār, kas neguļ. Un kaut kā tu ieeji tajā ritmā, bet jāsaka, ka tajā brīdī, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju un sapratu, cik šeit ir mierīgs un kluss, es to ļoti novērtēju. Bet bija tāds brīdis manā dzīvē, studiju laikā. Es kā to nespēju iedomāties, tad reivu, tu taču negāji šādi, atvainojos. Uz reivu pasākumiem. Man bija sarkani mati. Precīzi, es centos izmeklēt tīklos dažādas tavas bildes. Vienu mēs atradām, kur varētu tādu izskatīties tā kā reivu pasākumā, bet droši vien, ka tur nebija. Bet es neticu, ka tu esi baigā reivu apmeklētāju. Piedos, es skatos tevi, man liekas, ka tā nav taisnība, ko pilsētā runā. Bet tu vari atsūtīt man 2 bildes, ko mēs uzliksim ekrānā, kur tu esi bijusi vienā reivu pasākumā Stambulā. Un vēl ko pilsētā runā, ka tu esi arī redzēta vienā reivu pasākumā Rīgā. Jā. Atsūt mums vienu bildi no Stambulas un vienu no turienes. Rīgā Artlīga atklāšanas pasākumā. Ministrs lomā? Tas bija šovasar. Bet tevi tur atpazina kā ministri? Jā. Jautāju, vai ministriem... vai ir kā normāls reivu pasākums? Man uzdeva jautājumu, vai ministrīgs apmeklēt reivu. Un es domāju, ka dejot pie mūzikas, kas tev patīk, nav nekas slikts. Ok, mums vajag foto, man liekas. Okay. Vēl ko pilsēta runā? Jā. Tas bija 2008. gads. Starp citu, 2008. gadā
Zini, kas bija kultūras ministra? Helēna Demakova. Tevis pieminētā Helēna Demakova. Tev tajā laikā bija apmēram 20-21 gads. 2008. gadā kas notika tajā laikā? Tas ievērojams. Katram šķiet kaut kāda ievērojama pasākuma. Kas tev vislielākais pasākums 2008. gadā personiski bija? 2008. gads ir krīzes laiks. Beidz runāt kā politiķi. Tu tajā laikā bija 21 gads. Kāda tev krīze? Kas notika tajā laikā? Tajā laikā Rīgā ieradās grupa Backstreet Boys. Jā. Man kaut kā nelīmēja To kopā ar gadu es reju nevarētu. pasākumu saldies Kultūras zāni. daudzveidība. Kultūras daudzveidība. Bet tev abi divi patika. Un es pat dzirdēju, ka tu, manuprāt, pēc koncerta, man saka, šobrīd austiņās tas notika pēc koncerta, tu ar draudzenēm iesēdies mašīnā un stalkoji brauc līdzi visiem Backstreet Boys grupai. Pakaļ autobusam, un pīpinājāt skaļi pa Rīgas ielām. Mūsu Rīgas ielām. Man liekas, ka mēs Izbraucāt pīpinājām tad, kad mēs bijām jau ārā no pilsētas. Tas atbilst patiesībai? Jā. No Tas atbilst, bet tas nav pirmais Backstreet Boys koncerts, kurā es biju. Pirmais bija... Man Rīgā runā. Jā, Rīgā runā. Pirmais Backstreet Boys koncerts, kurš bija 2005. gadā Amerikā. Un Backstreet Boys ir iemesls, kāpēc es pašmācības ceļā apguvu angļu valodu. Tur gan vajag lirika. Get down. Bija arī dažādi vairāk advancēti teksti. Bet tā kā tas bija tāds motivators valodas mācībām. Ministru vārdus es tev neprasīju nosaukt. Jā. Vai tu kā negribēji, lai tu justies kā eksāmenā? Bet es varu. Viņi bija 5, vai ne? Jā. Tie zēni. Jā. Tu varētu viņus tagad nosaukt vispār. Niks Kārters, Brians, AJ, Howie un Kevin. Un Kevin un Brians bija radinieki. Radinieks tos nezinu. Pārējos man bija citā secībā, bet centos izsakot, man liekas, viss korekti, bet es pārbaudīšu. Un tad, ja nebūs korekti, mēs to atzīmēsim. Par šo. Un es joprojām varu dziedāt līdz tam dziesmām. Ok, to es nepārbaudīšu. Paldies! Iesim tālāk pie nopietnās sadaļas. Nu labi, varbūt tādu pārēju. Man uzreiz nebija zināms. Man liekas, tu un Andris Švājovs ir divas dažādas personības, kas nāk no divām dažādām pusēm. Jūs pat neesat, protams, ne vizuāli līdzīgi, bet arī pēc raksturiem neesat līdzīgi. Bet, protams, kaut kur skatoties, sapratu, ka jūs esat strādājuši kopā Domnīcā Providus un atnācāt uz politisko partiju Progresīva principā gandrīz vienā laikā. Protams, Andris bija bišķi ātrāk, tu atnāci jau bišķi vēlāk, manuprāt. Jā, bet tomēr jūs atnācāt tajā laikā, kad Progresīvajiem jau bija tāda stabilitāte. Tā nebija vairāk tur 2% partija un tā tālāk. Un te jūs abi divi esat kļuvuši par šīs partijas vadītājiem. Abi divi līdzvadītāji. Tas tāds sarunāta taktika, kā pārņemt varu abiem diviem sorosīdiem. Noteikti nebija sarunāta taktika, bet noteikti tas, kā Andris mani uzrunāja, pievienoties. Andris uzrunāja tevi? Jā. Okay. Tad tas, protams... Tas bija viņa plāns visticamāk. Tas tev ir jāprasa Andrim, kāds ir viņa plāns vai nē, bet tas, ka man bija ļoti laba darba sadarbībā ar Andriju Providus, tas, protams, tad bija padarīt darbus rakstījāt kopā? Jā. Tad bija noteikti vieglāk atbildēt apstiprinoši uz aicinājumu, apsvērt kaut kādu. Bet, piemēram, 2018. gadā Progresīvie kandidēja uz pirmajām Saeimas vēlēšanām un iegauja 2,6% atbalstu. Par ko tu tajās vēlēšanās balsoji? Es tajās vēlēšanās balsoju par attīstībai par sarakstu. Labi. Jā. Okay. Bet, manuprāt, ka toreiz tas apsvērums, es apsvēru balsot arī par progresīviem. Tā nebija, ka es to neapsvēru. Un? Bet... Negribēju izmest izkastē balsi? Nē, es neuzskatu, ka balsot par kādu, ko tu domā, ka varbūt neiekļūs saimā vai pašvaldībā, ka tā ir balss izmešana. Andris Švājovs gan balsoja par progresīviem. Tā pilsētā runā.
Tu tagad man kaunini. Jā. Jā, bet es domāju, mums jau ir vēl pāris cilvēki pievienojušies partijā, kas iepriekš pat bija sarakstā. Tur. Jā, kā domā, kā uz viņiem es skatos. Bet, kā tu skaties uz viņiem? Šķiet, ka forši, ka cilvēki protams, mēs varam pieslienās. mainīt, atzīt kļūdas un aiziet. Jā, es arī 2006. gadā pirmajās vēlēšanās, kurās es piedalījos, balsoju par Tautas partiju. Ir kā ir. Jā, Helēna Demakova gal galā. Vēl tu viņu tik bieži mums šodien piemini. Bet, Agnes, zināms, tu esi migrācijas pētniece, un es nekādā gadījumā nevēlos apšaubīt tavas kompetences, drīzāk otrādi smelties tajās, bet es vairāk esmu arī lasījis tavas kaut kādas publikācijas, ka tu ļoti aktīvi esi runājis tieši par reimigrāciju, un tas ir tāds jautājums, ko bieži vien arī Nacionālās apvienības, un ne tikai Nacionālās apvienības politiķi, tādi pirms vēlēšaniem saka, kad viņiem darba devēja, piemēram, prasa jautājumu, bet kā tu jūs, piemēram, domājat, ja bez migrācijas aktīvas politikas vēlaties piesaistīt Latvijā darba rokas un darba galvas, visi saka, vajag vairāk nodarboties ar emigrācijas politiku, vajag atgriezt mājās latviešus tie, kas ir aizbraukuši uz Īriju un Lielbritāniju. Tu to jautājumu esi skatījusi, un tad, kad tu vēl biji pētniece, tu vienmēr esi, tagad necitējuši, bet vienmēr esi teikusi, ka viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir veidot šo saikni ar tautiešiem, un lai viņi justos ne tikai, lai viņi justu to saikni, lai justu to komunikāciju ar Latviju ikdienā, nevis tikai kaut kādos dziesmu svētkos vai tādos nozīmīgākos pasākumos. Tu esi tagad kultūras ministrs. Pastāsti, kā tu saiknes veidojas, jo pētniekiem jau ir baigi ārtā pozīcija. Viņi tā kā nedaudz kritiskām pozīcijām tad dod tādas receptes, kā vajadzētu darīt. Vai tās savas receptes, ko tu esi rakstījusi, tu esi tagad jau spējis kaut kur arī realizēt? Tagad tieši šogad aprit 10 gadu, kopš es pati atgriezos atpakaļ. Martā būs. Un es domāju par to, kas bija tas, kas mudināja arī mani atgriezties. Un noteikti viena no lietām, kas mudināja mani atgriezties, ir tas, ka es sekoju līdzi, kas notiek manā jomā šeit Latvijā. Un mēs redzam, ka tādas, teiksim, profesionāļu organizācijas savā specialitātē, kurās notiek regulāra satikšanās starp tiem, kas strādā Latvijā un tiem, kas strādā ārvalstīs, tas ir, piemēram, tas veids, kā nodrošināt to saikni ikdienā. Un ir diasporas NVO atbalsta programma, kas tieši šādas aktivitātes veicina. Vēl viena lieta, ko neesmu izdomājis es, bet kas noteikti ir superīga, ir bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kurā piedalās arī diasporas latviešu skoliņas un ne tikai vienkārši kopienas, kur regulāri lasa grāmatas latviešu valodā, uzzina jaunāko literatūru no pirmsskolas vecuma bērniem līdz pusauģiem un arī pašiem vecākiem. Tur ir interesantas grāmatas, ko lasīt. Tā ir tāda ikdienas kultūras praktizēšana. To nevar izdarīt kampaņveidīgi. Un es arī parasti, tad, kad es dodos vizītēs, es cenšos satikties ar diasporas pārstāvjiem, un tad es viņiem jautāju, kā mēs varam būt vēl palīdzīgi. Un viņi arī atbild, ka viena no svarīgākām lietām ir uzzināt par to, kāds tad ir tas pieejamais atbalsts, jo atbalsts ir. Un mēs esam šobrīd arī nedaudz pamainījuši to fokusu kultūras ministrijā un mēģinam stiprināt saiknes ar diasporu arī tajā, kā vēstīt par Latvijas kultūru ārvalstīs. Nevis mēs viņiem tikai iedodam kādus rīkus, kā praktizēt latviešu valodu, mācīties kora dziesmas un citādi. Mēs viņiem sakam arī, hei, jūs varētu būt ļoti labi mūsu vēstneši ārvalstīs. Te ir dažādi notikumi, dažādi mākslinieki, kas dosies jūsu virzienā. Padomājiet, varbūt šis ir kāds resurs, kas var būt jums palīdzīgs un arī satikšanās iespēja. Tā kā es domāju, ka mēs ikdienā darām to, bet tas īstenībā ir par regulāru sarunāšanos, nevis par šādu un tādu atbalstīšanu. Jūs ejat tā matemātiski, protams, vienmēr prasa dodiet datus.
Pirmkārt, joprojām notiek spekulācijas, cik no Latvijas izbrauc. Daži min 200, daži 300, daži 400 tūkstošus 2008. un pēc tam gads. Un cik katru gadu atgriežas? Ir kaut kāds svara kausi zināma, vai tomēr mēs tikai varam kaut kā apmēram. Tas izaicinājums ir, ka Eiropas valstīs Protams, mēs varam neviens nereģistrē. Un arī, ja godīgi, manuprāt, nevienam nepaziņoju, ka es aizbraucu prom un nepaziņoju, ka es atgriežos. Tiem pašiem pētniekiem jūs. Bet pētnieki lēš, ka tie ir apmēram, Latvijas diasporas apjoms ir apmēram 450,000. Tie ir gan pilsoņi, gan tie, kuriem vairs nav pilsonības, bet kas joprojām identificējas. Cik ir atbraukuši atpakaļ mājās tagad šobrīd kaut kādus pēdējos gados? Saka, cik apmēram? Tas man īstenībā nav svaigāko datu par pēdējo gadu. Es tev nevaru. Tie ārzemju latvieši ir dīvaini. Ne tādi paliek. Katru gadu viņi paliek aizvien dīvaini. Vislabāk. Kopš viņi aizbrauc, tad viņi paliek. Labākais proaktīvais jautājums, zinot, ka mans vīrs ir ārzemju latvietis. Jā, Pauls vienkārši. Es skatos uz Paulu kādreiz kaut kādās saviesīgos pasākumos, nejūt jūs klāt. Tie fantastiski. Vienmēr šie smiekli, tu droši vien arī viņas pazīsti. Vienmēr diskusijās stāsta par kā viņš korī dzied. Galvenā lieta, ko es esmu iemācījusies no Paula un kuru, manuprāt, vajadzētu iegaumēt ļoti daudziem no mums, tad, kad viņš gāja latviešu skolā, bija kaut kā viņus jāmotivē. Kāpēc ir tā, ka tev sestdienās ir jāiet nevis spēlēt hokeju, viņš uzauga Kanādā, bet jāiet uz latviešu skolu un jāmācās dzejoļi no galvas, kaut kāda publiskā uzstāšanās. Viņš var gandrīz darīt tiešām, kā tas šķiet? Vai vecāku tomēr? Es domāju, ka dažkārt viņam gribējās arī vairāk spēlēt hokeju, bet tā mācība, kuru viņš novērtēja, ir, ka viņam teica, ka latvieši var visu. Latvieši ir vislabākie, visgudrākie, visinteliģentākie, var mācīties, kurās skolās vēlās. Un tas, ka tā ir superspēja būt latvietim un būt šajā kopienā. Bet tev ir pielips klāt, tev liekas, tu esi superīgākā kultūras ministra vai superīgākā, nezinu. Es esmu droša, ka mēs varam izdarīt ļoti daudz. Ne jau es viena, bet es domāju, ka mēs varam izdarīt kopā ļoti daudz. Ne jau es viena, bet tu taču ir superspēja. Es domāju, ka manā izcelsme noteikti ir mana superspēja. Jā. Tas ļauj labāk izprast to, kam Latvija ir gājusi cauri un kāpēc mēs šobrīd īstenībā varam paskatīties sev un saprast, cik daudz mēs esam sasnieguši. Pārbaudām vēl kaut kādas tavas superspējas saistībā ar prognozēm. Centies atbildēt tā konkrētāk, bet var arī paplašinātāk. Mēs zinām, ka šobrīd Rīgas filharmonija būvē. Domāju, šis jautājums tev ir dienas kārtībā galvā pa laikam. Kurā gadā tad mēs vērsim durvis koncerta zālē? Vajadzētu, ka sāk būvēt 28. gadā. Tad 31. 32. gadā es domāju, ka vajadzētu būt, ka var tur jau notikt notikumi. Protams, pirms tam mums vēl ar Rīgas mēru jāpastrādā pie tā, lai viss nesaskaņas Rīgas mēru? Nav nesaskaņas. Vienkārši vēl ir. Gadījumā vajag iedot kontaktus. Tas ārštata padomnieks. Es pazīstu ārštata padomnieku Mārtiņu Staķi. Tu vari sazvanīt ar Mārtiņu Staķi. Caur Mārtiņu arī sazvanīt viesturu. Okay. Vai nāk... Vai reizes gorā uzstāšies Backstreet Vai 2026. un 2027. gadā Rēksnes gorā skanēs baraka koncerti? Skanēs baraka koncerti? Es nezinu, kas viņiem tur plānā ir. Tagad jau bija. Vai būs Backstreet Boys? Backstreet Boys būs 5 dienu koncertūra Vācijā. Okay. Vai Agnes Lāce 2027. gadā būs Latvijas kultūras ministra? Ja gadījumā būtu tā, ka progresīviem būtu tāda iespēja vadīt kultūras ministriju, es labprāt turpinātu tādu pienākumu. Es neteiktu nē. Noslēgumā. Tagad pārbaudījums būs man, nevis tev. Superīgi. Tev nedaudz, man daudz vairāk. Agnese, wat wens je onze kijkers voor het nieuwe jaar?
Kas ir manas vēlmes jaunajam gadam vai gaidas jaunajam gadam? Vēlmes un gaidas. Tas bija holandiski. Pāris lietas. Es gribētu personīgi, lai man laiks ir būt kopā ar meitu bieži, cik vien bieži iespējams. Wel graag tijd samen met mijn dochter. Ja, bet es ļoti... Es novēlu mums visiem progresīvajos apzināties, ka politika pašu rokām joprojām ir ļoti liels spēks un apzināties to mandātu, kas mums iedots, un pārliecināt, ka mēs spējam to izpildīt. Tas ir tāds diezgan gaidas, jā, un vēlmes vienlaikus. Peki kendin için ne diliyorsun? Ko es pati sev novēlu? Tas bija turku valodā. Ļoti labi, Mārtiņ. Man ir tāds latviešu akcentiņš. Jā, uzsver bišķiņ citādi. Bet, ko es novēlu sev? Atvērtu sirdi un atvērtu prātu. Šo pasaku turciski. Atvērtu sirdi, atvērtu prātu. Kendim için açık kalbim ve açık tagad, kā es saku, prātu? Nezinu. Tu varētu neteikt, nezinu, mēs tāpat nevarētu to pārbaudīt. Bet kāds noskatīsies? Paldies. Es nepārbaudīšu visas pārējās 6 tavas svešvalodas zināšanas, bet vismaz tev ir vēl citās valodās? Nē, man ir citi rāņi jautājumi, bet to es tev aizkadrā uzprasīšu. Paldies tev par interviju, un es ceru, ka 2027. gadā tu būsi joprojām kultūras ministrs. Paldies. Paldies, ka pieslēdzies raidierakstam Prognoze. Ja vēlies vairāk šādu sarunu, atzīmē ar patīk, dalies ar epizodu un abonē. Tiekamies nākamreiz!